Tātad Fiats, principā šajā gadījumā jau viss ir kārtībā, bet vienalga pēc tam, kad ir remonti veikti, tāpat ir jāslēdz klāta diagnostikas iekārta. Starp citu, mums ir atnākuši jauni svaigi aparāti, tāpēc atkal, principā, ir uz vietas un var pasūtīt droši. Tā kā jebkurā gadījumā piespraudām klāt pie OBD, viss ir kārtībā. Tagad mēs, ko mēs darām? Mēs laižam local diagnostiku vai arī intelligent diagnostiku. Tātad, ja ar inteliģento tas ir tā, ka viņš pats visu izdara, un šādi te tikai vajag ielogoties iekšā, ko viņš mums prasās, jā, Wi-Fi pārliecinies, vai tev tur ir viss login successful, un tagad laižam intelligent diagnostiku. Un viņš tagad skanē cauri, iet VCI, kas tev ir, redzēji? Update immediately, jāsupdatojās. Nav update, 24 softvēres, un rekur rāda, redz tev rāda, 49,80, jau ir 49,90 Fordam, jā, Fords Lincolns, Peugeot ir iznācis, versija 44,0 man bija, tagad ar updateu būs 44,05, un rekur viņas izmērs. Added basics functions and action tests for multiple types of ECU, optimized wind automatic recognition functions. Tātad, ko nozīmē update? Ja tev ir update, tavā tūlīts nozīmē, ka tu esi top of the top, jā, tātad G-top, un tas nozīmē to, ka tev nāk visas jaunākās funkcijas. Reku, added special functions for 2012-2024 car modules. Tātad, nekā nav gan updates tikai, lai tev nāktu jauni autiņi klāt. Viņi arī veic optimizāciju pēc mūsu pieprasījums, tāpēc, ka mēs ar Launch sadarbojamies. Un tiklīdz, tā kā šim Fiatam mums arī vajadzēja dažas features uztaisīt, tā, lai te varētu paprogrammēt šo to gan pa paneli, gan pa dzinēju vadības bloku. Mēs esam aizsūtījuši mūsu pieprasījumu, un Launch tagad to mums ir ielīdzis iekšā, un tiklīdz tu palaid savu iekārti, arī tev tas updates ienāk automātiski klāt. Tā kā viss tās lietiņas, skaidrs tie, kas sadarbojās ar mums, ir mūsu iekārtām, pa lielam sūtat visas savas idejas, un mēs tās visas idejas īstenojam realitātē. Redzat? Added support for the DTC's freeze frame, data stream and action test functions 2024 Toyota modules. Toyota, what the fucking Toyota? Ir fuel reset. Pāsties. VD 17, tagad ir VD 18. Optimization calibration functions AF. Suspension matching functions. Look. Air level calibration. Chrysler Dodge, mīļais Dodge. Paskaties. Versija pienākus klāt. Versijas izmērs 35,9 MB. Completed BCM, PCM, ABS, TCM, System Specific Functions for Year. No 18 līdz 24 gadam pienākuši klāt funkcijas. Un completed 18 uz 25. gada menu. Var iedomāties. Un es nezinu īstenībā, kāda tā interesanta lieta. Tu var uzspiest virsū un aiziet pie pilnā apraksta, redzi. Un kas bija iepriekšējās funkcijās, ja, un kas pienāk klāt jaunajās. Tu redzēji, ko? Starp citu, arī Peugeot mēs pielikām dažus updates klāt, kas bija vajadzīgs. Principā, kā redz, jaunās versijas rekurī. Viss jaunās versijas, un tas izmērs, kāds tur nāk klāt. Hyundai Genesis. Added functions for 23 models, 24 models. Tu vienkārši skaties un nespēji nopriecāties. Kia, Land Rover, Jaguar. Tik daudz automobīļu, bet visi tie update nāk klāt. Tā kā Smartiņam ir, Subaram ir, sunroof reset, principā ļoti daudz. Bet ko tur daudz? Ko mums jādara ir? Tieši tā, update un laižam updates, un lai mums dzenās iekšā softiņš, un lai viss tas saprogrammējās. Tā tad arī, kamēr mēs te dumgāz analizācija notiek. Acceleration not detected, tieši tā. Smoke tests, jeb dūmainības tests, izplūdes gāzēm. Obligāti tikmēr gaidām, ko mums vajag vēl izdarīt. Tieši tā, software update for launch. Tātad, un kas mums tālāk iet faktiski? Update. Update viss notiek, iesim pamērīsim dūmiņus. Kāda mums ir dūmiņi? Kamēr mums tur Zigīts Ramudzen iekšā slēgsim klāt ar Ramo rauteli. Tikmēr mēs ar Fiat cīnamies, jo Fiats arī riktīgs auto. Tādā brīdī, kad Ducats tevi klāt, kas tev ir jādara, ir dažas opcijas tikai, ko tu var izdarīt faktiski. Primitīvais pats sākotnējais, common function, system select, system scan, mēs laižam Hilt report tieši tā, lai mēs izskanētu visu pilnībā sistēmu, ja? Laižam un please wait, un tagad iet cauri, pastāst, cik viņš ātri skanē, vai ne? Tā ir vienkārši raķete, raķetes ātrumā, pastāstīsimies, būs kaut kādi fault code interesanti, kas mums varētu kaut ko pateikt, tādu interesantu par automobīļu stāvokli. Jo, principā, skanēšana ir ļoti vajadzīga, tagad es nezinu, jebkurā gadījumā, principā,
kam pat, kā saka, ja tev ir diagnostika tev līdzi, tad tu vienmēr esi karalis un kungs, jo tu vari izskanēt, izdarīt, izanalizēt un, principā, veikt jau tālākos slēdzienus, jā, kur ko braukt, kur darīt. Ja tev ir turbīna jāremontē, brauc pie turbīnšķikiem. Ja tev ir spraustas jāremontē, brauc pie forsunšķikiem, jā, dīzelistiem. Nu, tā kā, jo katrs kaut ko savu dara. Ja tev ir eļļa jāmaina, nu, nezinu, vai maini pats, vai brauc nomainīs eļļu, uztaisīs pats sev resetu. Jā, jo bieži vien iznāk tā, ka pat resetu nevar uztaisīt, jā, pēc maiņām, tā kā labāk tu to varēsi pats tad izdarīt. Ļoti efektīvi. Tad, jebkurā gadījumā, kas mums te ir? Moduļi ir visi tīri? Vispār pasties stīgā jau. Ko tad darīt? Nav ko darīt. Ideāls auto. Nu jā, tāpēc, ka tas taču ir Fiats. Tā kā jebkurā gadījumā interesē launch diagnostikas ierīces, ja ir mums uz vietas kuplā skaitā, tā kā zvani raksts sakārtosim. 316 000 nobraukums. Nav daudz.